Labdien! Es esmu Aija Rusaika. Esmu iekļaujušās jomas koordinātore, direktora vietniece izglītības jomā un arī latviešu valodas literatūras skolotāja un speciālais pedagogs. Es esmu Ieva Sproģe. Mana darba ikdiena vispirms ir sākusies kā skolotājai. Esmu mācījusi vācu valodu, bet jau studiju gados esmu strādājusi par gidu un uzkrājusi tulkotājas un tulces darba pieredzi. Esmu ieguvusi arī mediātoras izglītību, vairāk kārt papildinājusi zināšanas Vācijas augstskolās un vairāk kā 20 gadus esmu bijusi Latvijas Universitātes docente un tulkošanas, ģermanistikas un pedagoģijas studentiem pasnieguši dažādus kursus, valodas apguves, tulkošanas kontekstā, respektīvi saistībā ar tekstiem, tekstveidi, komunikāciju, informācijas pārstrukturēšanu, apkopošanu un nodošanu dažādu lietotāju vajadzībām. Pašlaik esmu docente biznesa augstskolā Turība, un man ir liels prieks, ka pēdējā laikā prasmei īsi un kodolīgi izteikties tiek pievērsts arvien vairāk uzmanības, un ka varēšu dalīties savā pieredzē par teksta vēstījumu vienkāršošanu. Un šajā lekciju kursā mēs esam paredzējuši runāt tieši par vieglās vienkāršās valodas lietošanu un tās nozīmi skolas dzīvē, kā arī cilvēku ikdienā, kuram šī valodas vienkāršošana ir nepieciešama. Un tāpēc mēs apskatīsim tādas 3 lielas tēmas šajā lekciju kursā par valodas nozīmi iekļaujošā izglītībā, kā arī kā vienkāršot tekstus šajā saistībā un arī kā tekstveide vienkāršotā valodā veidojas ikdienā, lai šiem cilvēkiem atvieglotu ikdienu un izpratni ar dažādiem sarežģītiem tekstiem.